Paskaties uz šo grafiku, vai redzi, pirms katra nākamā maksimuma ir vērojama korekcija, vismaz 6% apmērā. Un kā tev ir šobrīd? Vai tu esi stresā daļ tā, ka tirgus piedzīvo zelta cenas korekciju 10% apmērā, vai arī tu izdevīgi izmanto šo brīdi, lai ienāktu zeltā? Mēs izprotam tādu zināmu satraukumu, emocionālo turbulenci cilvēkiem, kuri vai nu ir ieguldījuši zeltā, vai arī plānoja to darīt, un tādu savu veidu nenoteiktību emocijās – pirkt, fiksēt peļņu vai ko darīt. Mums ir diezgan daudz jautāts šo nedēļu laikā gan filiālēs, gan zvani, gan e-pasti. Tāpēc mēs esam palūguši Taveks galvenajam ekonomistam, finanšu analītiķim uzrakstīt kvalitatīvu rakstu, un tur mēs pa plauktiņiem esam salikuši, kas šobrīd notiek un kāpēc un ko būtu vērts gaidīt no zelta cenas tuvākajā nākotnē. Un, ja zelta cenas svārstības vai jebkāda cita informācija par zeltu tevi ļoti interesē, tad neaizmirsti pieteikties konferencei par dārgmetāliem, kura notiks šī gada 6. decembrī.